Čau visiem, te Lota! Ārprāts, ja jūs zinātu, kāds man vakar bija sapnis. Man bija sapnis par to, ka es biju Oskaru balvas pasniegšanas ceremonijā un mani, varat iedomāties, nominēja un es arī uzvarēju kā labākā aktrise. Ak, ja es būtu aktrise! Ak, ja es piedalītos kādā filmā! Ārprāts, paldies! Es nevaru noticēt, ka es beidzot esmu šo dabūjusi, tā strādājusi. Un es uzskatu, ka es tiešām esmu šo pelnījusi, bet paldies jums visiem liels, tiešām paldies! Tas bija tik pasakains sapnis. Bet labi, pietiks sapņot, ķeršos pie lietas. Es šodien iešu pie aktrises Lauras Atelsonas, lai uzzinātu vairāk par aktrises profesiju, uzzinātu, kas man būs jādara, kad es būšu aktrise. Tāpēc ejam pie viņas to visu noskaidrot. Tu vēlies iestāties Kultūras akadēmijā aktieros? Jā, es vienkārši vēlos. Es gribu vienkārši uzzināt kaut ko vairāk par aktieru mākslu. Tad, kad es stājos, bija 5. Pirmais bija fabula proza dēja. Sēdēja visu komisiju tādā rindiņā un paskaties, din, tajās attiņās. Un tad bija milzīgs miers. Jā. Vienkārši miers. Un tad tu stāsti savu dzejoli. Tālāk bija otrā diena un tad bija kustība. Kā dejošana? Jā. Un tas ir tāds riktīgi atmiņā palicis tā, ka ļoti brīnišķīgs uzdevums. Uzdevums tev uzliek mūziku, un tev pie mūzikas ir jādejo, dejot pie mūzikas. Jā. Un otrs ir, kad tu esi mūzika. Teiksim, tas nozīmē tā, ka pieņemsim, skan mūzika, un tu dejo pie mūzikas. Es nezinu. Tu esi tā mūzika, viss tavs ķermenis, tu esi šī mūzika. Tad nākamais bija dziedāšana. Tur bija tā, ka es biju atnākusi ar kamertoni, jā, un tad Hansons, mans meistars, viņš pie klavierēm tur taisīja visas skaņas, un tev ir pārbaudīt tavu dzirdi. Kāds ir vispār tur mācīties? Grūti. Grūti. Vispār profesija nav viegla. Es ticu, jā. Taču ir viss kaut kas labs tajā visā arī. Un, teiksim, tā ir laimes spēle, kam tu iepatīcies, kam nē, kas tevī redz. Jā, tās ir tā ļoti talantīga meitene, vai arī nenok Dievs, tur nekas nebūs. To ir tik ļoti subjektīvi, bieži vien tas ir ļoti subjektīvi. Es domāju, galvenais knifiņš ir esi tu pati. Tas ir tik grūti. Vienkārši ej un dari, jā. Svarīgi to gribēt. Tā patiešām gribēt, manuprāt, arī tas. Jā, vajag ticēt sev. Bet un uzdziedties. Caur sidraba virzītāju, caur sidraba virzītāju, ne zāriņa nenolauzu, ne zāriņa nenolauzu, būt zāriņu nolauzusi, būt zāriņu nolauzusi, tad staigātu sidrabota, tad staigātu sidrabota. Nebija tik traki, ne? Es ar klavierēm. Forši, es tev ticu. Es būšu tas mazais, kurš, kad tu iestāsies, tad es būšu tas mazais, kas bija aizmugurītē un Paldies tev, liekas. Jā. Labi. Tas patiesībā nemaz nebija tik viegli, kā man tas šķita. Kā jums liekas, es varētu kļūt par aktrisi, vai tomēr arī nē? Droši rakst komentāros apakšā, kaut gan man ir nedaudz vēl uz tiem skatīties. Lota, tu tiksi uz visu pa jaunam seriālu. Ak, Dievs, es būšu aktrise, es esmu aktrise, ārprāts mani sapņi ir piepildījušies. Tikai apskatīties. Tikai apskatīties. Nekas, es satikšu Alisi, tāpēc ejam! Es jau no bērnības gribēju kļūt par aktrisi. Jau kad es spēru savus
pirmos soļus ar savām kājiņām mazajām, es zināju, ka es nākotnē būšu aktrise. Un tad šī ir mana iespēja beidzot šo visu realizēt. Bet vispirms man jāuztais selfijas ar visiem maniem kolēģiem. Svētā! Tātad pašlaik notiek filmēšana, kas nozīmē, ka mēs varam tā klusītiņām izstaigāt, kā te viss notiek un kā te viss izskatās aizkulisēs. Šitā ir man mīļākā istaba vispār, tāpēc kā veikaliņš. Un te ir vienkārši, cik svaigas lietas, bet daudz lietu. Es pat skatījos, es gribu pataustīt. Jā, tā kā maize. Tur notiek filmēšana bez manis. Oh. Un tātad, ņemot vērā, ka es gribu kļūt par aktrisi, man vajag ļoti labu skolotāju, ļoti labu. Tāpēc es atradu, oh my gosh, Evelīna, wow! Ko tu te dari? Kas? Ko tu te dari? Kāpēc? Tu esi Skaistkalnos? Tātad, Evelīna. Jā, tā ir Evelīna, jūs nepazīstat viņu, viņa ir... aktrise tagad. Evelīna, kā tu kļūti par aktrisi? Vienkārši tāds tā. Kā es metaforiski kļuvu par aktrisi, es ierakstīju savu vārdu Wikipēdijā, un tur rakstīts latviešu aktrise. Principā es sēdēju, man vienmēr paticis filmēties, man vienmēr paticis tā visa aktieru lieta. Un es vienkārši sēdēju universitātē, man gribējās iet uz aktieriem, bet es neaizgāju, man bija bail, ka man nepieņems, ja es nemāku dziedāt. Man piezvana telefons, un viņam tāds, sveiki, vai jūs nevēlaties filmēties seriālā? Un man tāds, Kāda ir starpība starp YouTube un YouTuberiem un aktrises dzīvi? Principā vienīgā atšķirība YouTuberiem un latviešu aktieriem ir tāda, ka tas, kas man, piemēram, ko es uzreiz redzu, ir tas, ka ja es varu YouTube'ā pateikt frāzi Čau visiem, un es nevaru visu laiku atcerēties, un tad es varu samontēt, lai man tas ir labi, un es varu atstrādāt to līdz detaļām, kad man patiks, tad šeit ir vesela komanda, kur tu nevari pievilkt, tev vēl ir stress, man pukšs tā vienmēr sirds, un man tāds, tāpēc es gribu mācīties, es gribu to visu apgūt profesionālākā līmenī, un jo vairāk prakses, jo vairāk prakses, jo vairāk iespēju, jo vairāk es varēšu kaut kā sevi attīstīt šajā jomā, un es gribētu, man patīk. Es te novēlu veiksmi. Tu nenovēl man veiksmi. Es nenovēlu gan veiksmi, mēs visi to zinām. Ok, tu negribu uztaisīt selfiju? Oh my God! Es varu uztaisīt selfiju ar Alisi. Tātad tagad mēs esam satikuši vienu no seriāla aktrisēm. Sveika! Un kāda varbūt vēl ir izaicinājuma aktrisei, aktieriem, ar ko tu bieži sastopies? Grūtākais jau ir, tu neatkārtot tēlus un katrā tēlā atrast kaut kādas atšķirīgas iezīmes, lai tu nepaliec vienāds un lai vienmēr uz tevi ir interesanti skatīties. Tā. Un, piemēram, kas man būtu, ja es, piemēram, vēlētos kļūt par aktrisi? Ko jūs ieteikt man darīt? Es ieteiktu vērot apkārt notiekošo un cilvēkus sev apkārt un visādas ievērot viņu raksturu īpašības vai plastikas īpašības vai runas īpašības, mēģināt viņas atkārtot un kā tā. Sveiks! Es tev gribēju pajautāt, kāds ir tavs atveidotais tēls un kā tu viņā iejūties? Tas tēls.
Jā, mans tēls ir šuvējs vārdā Sandis. Un, es viņā iejūtos uzvalkot viņa šūtos tērpus. Šajā gadījumā man ir tāds īpaši ekstravagants. Parasti nav tik traki, jo šis ir uz boks cīņu, uz šūts. Tur vai nav neliels uztraukums par to pašu boks cīņas? Es vienkārši nevaru iedomāties, kā tu iejūties, kā kādam sitīs. Es ceru, ka man pastāstīs, kas ir jādara, jo man pašam nav īpaši liels poņas par to, kā tas ir jādara. Kur ir, piemēram, kas par skāvu kurš laikam to ar to nodarbojas, tā varbūt kaut kādā veidā mums taps skaidrs. Es domāju, ka šīs dienas laikā noteikti vismaz kāds cilvēks ieraudzīja manī aktrises potenciālu. Tāpēc es pavisam noteikti varu teikt, ka es drīzumā saņemšu zvanus pa savu telefonu. Halo? Man ir loma? Labi. Es jokoju, tas tikai pēc dažām dienām. Bet tas noteikti būs drīz. Ļoti noderīgi bija redzēt visu filmēšanas procesu, un tas manī radīja vēl lielāku interesi par aktrises profesiju. Bet aktieru darbs nav viegls, ir daudz jāmācās, ir daudz jāvelk laika, bet varbūt tomēr es kļūšu par aktrisi. Kas lai zina? Ja epizode patīk tev, neliedz lielo prieku sev. Man tik vienu lietu vajag. Pastiet īkšķi, spied pa laiku un subscribe!